Sveicināti, paldies par pieteikumu. Pirms sākam es gribēju pieminēt vienu lietu, ka bez mācībām RTU es strādāju vēl Elektronikas un datorzinātņu institūtam, kuram ir jāpateicas, ka mēs to pētījumu vispār virzam. Un tad pastāstīšu par alternatīvo peli. Principā mūsu ikdienas dzīvē ļoti liela nozīme ir elektronikai un liels paldies viņai. Un tieši tas iemesls, kāpēc varbūt mēs viņu varam tik plaši izmantot, ir piemērotas ievadas ierīces. Un tās, kuras mums tiek piedāvātas, ir tiešām ērtas un dažreiz var rasties tāds jautājums, varbūt kāpēc ir vajadzīgs iet kaut kādu ceļu un meklēt kaut kādus papildus risinājumus. Ir lieta tāda, ka mēs nevienmēr aizdomājamies, un ka pasaulē ir cilvēki, kuriem tās lietas, ko mēs darām, nav tik vienkārši izdarīt. Tādi vienkārši uzdevumi, ko mēs izdarītu pussekundes laikā, dažiem var aizņemt ļoti ilgu laiku, vai viņi to vispār nevar izdarīt. Un nav jābūt arī īpaši slimam, arī veselam cilvēkam var gadīties situācijas, kad tās ievadas ierīces nedara, piemēram, netīras rokas. Un ideja par alternatīvo peli radās sadarbībā ar rehabilitācijas centra mediķiem. Viņi strādā ar ļoti slimiem bērniem, kas cieši no cerebrālās triekas. Divos vārdos tā ir ar dzemdībām saistīta slimība, kas vēlāk izpaužas kā smaga kustība un runas traucējumi. Un viņi mums ar viņiem sadarbību, viņi ieminējas, varbūt mēs varam uztaisīt kaut kādu ierīci, kas palīdzētu viņiem trenēt bērnus pareizi sēdēt. Jo viņiem tā ir aktuāla problēma, un lai sazinātos, bērni pat to nevar izdarīt. Un mēs piedāvājam viņam tādu sistēmu, kur ir pie galvas piestiprināts sensors, kas sūta kaut kādus datus par galvas pozīciju bez vadiem uz telefons ar Bluetooth. Un tad telefonā tos datus kaut kā apstrādā attiecīgi, un ja ir kaut kāda nepareiza galvas pozīcija, tad var dot kaut kādu atpakaļ saiti. Diezgan ātri un vienkārši. Tikai pirmais tehniskais jautājums, kas mums reiz radās, ir, kā noteikt to galvas pozīciju. Tie, kas kaut ko cēluši vai būvējuši, varbūt var iedomāties, ka pie galvas pieliek līmeņa rādi. Mēs to gluži nedarījām. Taču ir tāds sensors, tam ir dzīves pierādījums mūsu telefoni, kas sajūt orientāciju attiecībā pret Zemes gravitāciju. Ja mēs viņu pagriežam, tad viņš attiecīgi var rēģēt. To sensoru, izjaucot telefonu ārā, vai jebkur var nopirkt, sensoru sauc akselerometrs. Sensors mēra pātrinājumu un mežģa mēli. Un būtībā tā darbība bieži vien skaidro atspērēs iekārtu masu. Un, ja viņš stāv līmenī, tad tā masa ir arī pa vidu. Un, ja jūs kaut kā viņu sagāžat, tad attiecīgi jau vairāk gāžat, jo viņš tikai aizpeld. Un to var elektriski nomērīt, tāpēc to var realizēt ļoti mazos izmēros un uztaisīt ļoti mazus sensorus. Un kas patērē ļoti maz strāvas, kas ir svarīgi nesājamām ierīcēm. Tā, mēs izstrādājam arī paralēli to aplikāciju, ar kuru lietot kopā to sensoru. Nedaudz varbūt tāda triviāli un varbūt smaidi izraisoši, bet patiesībā viņi diezgan labi strādā. Bērns ar savu galvas kustībām var vadīt to sēņu, kas tur ir. Un kad viņi iziet kaut ārpus tā vajadzīgā stāvokļa, tad viņš saņem kaut kādu atpakaļ saiti. Es vēlējos parādīt arī dažas bildes no rehabilitācijas centra, kur to reāli liek virsū bērniem, kas arī veic tās treniņa sesijas. Viņi var kaut kā trenēties. Vēlāk tāpat otrā aplikācijas versija, kuras mērķis jau nebija treniņš, bet reāla saziņa. Ar galvas pozīciju bērns varēja izvēlēties, kādu atbildi sniegt jā vai nē, īsumā. Taču, lai paplašinātu to aplikācijas funkcionalitāti, tagad ir tā daļa, kas man pašām visvairāk interesē, tie ir muskuļu elektriskie signāli. Visi jau varbūt savā zemapziņas ziņā nojauš, ka smadzenes muskuļus vada ar elektriskajiem signāliem. Un man par lielu pārsteigumu izrādījās, ka nav nekas jādur ķermeni iekšā, lai tos signālus reāli dabūtu. Jo cilvēka auda ir pietiekami labs vadītājs un var nomērīt uz ādas virsmas tos visus signālus.
reāli mēs adaptējām to sistēmu, lai nomērītu acu muskuļi, kas atbild par acu mīrīša samiekšanu. Es nezinu, kā viņi sauc, bet mēs mērījām tos un tas tā kā interfejs. Par to vēlāk. Un īsi par EMG pielietojumiem. Tradicionāli tie ir kaut kādi klīniski pētījumi un rehabilitācijā, taču tagad tas ir kļūst pieejamāks, tur viņi izmanto protēzēm un kaut kādām vadības ierīcēm. Un te ir arī tas mūsu adaptētā sistēma, kura liek uz galvas un ar 2 elektrodiem principā nomēra, kad acis ir samiegts. Un tas ir tas signāls, ko mēs ieguvām. Un, jā, viņš ir trokšņains, taču tur varēja labi redzēt, ka 3 reizes tika samiegtas tās acis. Un, diemžēl man nav tā sistēma virsū. Es ļoti labprāt būtu nesājis, taču viņa vēl nav līdz galam pabeigta. Tur ir darbs pie datu apstrādes. Tas ir interesantais slaids, ar ko es tagad pašlaik nodarbojos. Un paldies par uzmanību, paldies jums, ka klausījāties, un paldies kolēģiem, kas atbalsta un palīdz izstrādāt to ierīci. Paldies!